Viskarstākās sievietes ir latviešu sievietes. Tur neko pielikt, neko atņemt. Dārgās dāmas, viss pietiek, jūs jau esat tādas, kādas mums patīk. Tu jau, protams, vari tās krūtis palielināt, bet manis dēļ tev tas točna nav jādara. Tu drīksti būt īsta. Dārgās meitenes un sievietes, gribu sveikt jūs 8. martā un gribu atgādināt vienu lietu. Neko nekad nedariet priekš citiem. Dzīvojiet savu dzīvi, neviens jūsu vietā to nedarīs. Un esat skaistas un dabīgas, kādas jūs esat. Latvijas sievietes, jūs bijāt, esat un būsiet visskaistākās un visdabīgākās. Jūs droši varat būt īstas. Tūnīgs man neinteresē, man patīk dabiskais sieviešu skaistums. Skatītāji no mums, aktieriem, vienmēr gaida īstas emocijas, tāpat kā mēs no skatītājiem gaidām īstu līdzpārdzīvojumu. Bet mēs, vīrieši, vēlamies, lai jūs, sievietes, būtu īstas, īsti sievišķīgas. Izmēram nav nozīmes, galvenais, ka iekšā īsta dzira. Man ārkārtīgi patīk viss, kas ir dabisks. Dabā nav leņķu, dabā nav nekā lieka. Arī jums, sievietes, nav nekā lieka, un Dieviņš jūs radīs perfektas tieši tādas, kādas jūs esat. Mēs esam par plašām sirdīm, dabisku skaistumu un patiesumu. Meitenes, jums nav jācīnās, lai patiktu mums. Ir izēvielas, kuras var aizvietot ar citām izēvielām, taču mēs pistāciju kokā izmantojam īstās pistācijas. Ja tu prasi man, tad zvēr pie viss, kas svēts, godvārds. Labāk ir dabiski. Esmu apceļojis daudz valstis visā pasaulē, bet tik skaistas dāmas kā pie mums Latvijā nav nekur citur. Paliekat tādas, kādas jūs esat, dabīgas un skaistas. Radot mūziku, melodijas ļoti svarīgs ir instruments, uz ko tu spēlē. Labs ir sintezators, ļoti krāsains, bagātīgi tembri, bet piesitiens. Es dodu priekšroku tomēr labāk īstam pieskārienam, kuru sajūta ir, kad tu spied uz kaut ko īstu. Tas ir flīģelis. Un Dievs redzēja visu, ko bija radījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Dāmas, Dievs jūs ir radījis skaistas, tādas, kādas jūs esat. Mīļās meitenes, es kā deju skolotājs un vīrietis novēlu jums būt dabīgām, būt tādām, kādas jūs esat. Jo, ziniet, es kā deju skolotājs nevaru iedomāties, ka es varētu pieķerties pie neīsta dibena. Atļaujies sapņot, es kāda esmu, un vienkārši ļaujos brīvībai un rokenrolam. Jo, man liekas, diktētās lietas, ko diktē mode, un tās pāriet un uzsprākst un izzūd tā, kā nekas nebūtu bijis pēc kāda laika. Novēlu apzināties un lepoties meitenēm ar dabisko meitenīgumu un sievietēm ar dabisko sievišķīgumu. Nepārskaistinot sevi ar samākslotībām, bet akcentējot mazlietiņu un ļoti gaumīgi ar mazu akcentiņu frizūrā, sejā, tērpā. Un tad visas pasaules vīrieši, ierodoties Latvijā, joprojām apbrīnotu mūsējās. Turieties dabiskumā.